te nāks iekšā centrālā ieeja. Paredzēts, ka būs darbinieks, kurš dos pielaides Mākslas akadēmijas studentiem. Viņiem mazliet savādāka sistēma nekā mums. Ja mums darbs tiek organizēts kopā ar pasniedzējiem, tad Mākslas akadēmija paredz arī tādu pozīciju, ka var nākt individuāli strādāt katrs students. Un, līdz ar to studentam tiks izsniegts speciāls žetons, ar kuru viņš varēs veidot piekļuvi telpām. Tā viņš nevarēs visās telpās tikt iekšā. Lai vienkārši tā ideja balstās tajā, ka viņš ir izgājis iepriekšēju sagatavotību, pārbaudīts, lai viņš negūtu traumas vai pie citām iekārtām, ar kurām viņam nav bijusi darīšana. Ja viņš grib izmantot citas iekārtas, tad viņam ir vai nu jāsadarbojas ar darbiniekiem, kas te ir, vai arī jāiziet vēl papildus apmācību, tas par akadēmijas runāju, vai jāiziet papildus apmācību, lai varētu pie citām iekārtām tikt klāt. Mūsu gadījumā, jā, mums ir skolotāji, pedagogi, kas ir darba procesā klāt visam mācību procesam. Mēs nedrīkstam savādāk organizēt mācību procesu. Šī ir kokapstrādes darbnīca, viena no. Viņas ir vairākos stāvos, vairākas iekārtas. Te ir automatizētās iekārtas un arī prese. Jā, bet vēl nav pabeigta komplektācija. Darbnīcu veidošanā bija iesaistīti arī eksperti no Tehniskās universitātes. Šī ēkā ir vairāk izvietots koks, metāls, tie smagie darba galdi, kurus izmanto dažādos procesos, kokapstrādē un metāla apstrādē. Bet te nav pilna komplektācija, jūs neredzēsiet, tāpēc es te varu tikai tādu vispārēju vīziju šobrīd radīt, bet to gala summāro rezultātu jūs redzēsiet tad, kad viņas tiks pilnībā nokomplektēts. Tie ekrāni, kas ir augšā domāti, tur ir paredzēts ievadīt instrukcijas, kādā veidā lietot šīs iekārtas vai pamācības, vai arī kaut kāda konkrēta informācija tās iekārtas izmantošanai. Te vēl arī nav drošības zonas, vienkārši mēs redzam daļu no iekārtām. Es jau stāstīju sākumā, tie, kas nedzirdēja, ir divi principi. Viens ir individuālais darbības princips, un otrs ir kolektīvais. Skola ir kolektīvais, jo mums ir nepilngadīgas personas jāstrādā ar grupu, līdz ar to pasniedzēju klātbūtne ir obligāta. Savukārt Mākslas akadēmija paredz, ka viņi varēs studenti nākt individuāli strādāt. Jā, bet viņi iepriekš izies apmācību, jo skaidrs, ka strādājot ar šīm iekārtām, būs jāiziet zināms process, lai viņš varētu viens pats lietot. Darbnīca ir iekļauta tīklā prototipēšanas, jau sāku ar to, ka te strādāja arī RTU inženieri, un doma ir tāda, protams, visas tās iekārtas nevar sapirkt un nevar izvietot. Un daļa iekārtas atrodas arī RTU, ja ir iztrūkstošās procesa sadaļas, īpaši saistībā ar galdniecību, tad varēs arī izmantot RTU darbnīcas prototipu izgādi. Tas atvieglo to, ka vienai iestādei vai vienai augstskolai nav jāpērk visas iekārtas. Ja? Tas arī nebūtu racionāli, kad, ja studentam ir super unikāls darbs un kaut kāda specifiska iekārta vajadzīga, kad mēs viņu te turam tikai tāpēc šim gadījumam, ja viņi ir RTU. Tāpēc arī viņi vadījās no tā, kādas jau iekārtas ir RTU prototipēšanas darbnīcās, un te ir liela daļa tādas, kas nav RTU darbnīcās. Un tad varētu veidoties arī sadarbība ar RTU studentiem un pasniedzējiem arī zinātniskajā darbā, kas nāk un izmanto šīs te iekārtas. Jā, te ir grūti vēl saprast, kas te ir, bet tas ir vienas no darbnīcām. Mēs iesim varbūt tālāk, ja ir jautājumi uzdodiet, jo te ir daudz telpas, apmēram pusstundu aizņems, kamēr mēs tikai iziesim cauri, ja, tāpēc es varētu stāstīt garu un prast. Te ir robotizētās iekārtas, te ir ar roku vadāmās iekārtas, un ir arī parastās galdniecības. Mēs redzēsim arī augšējā stāvā. Jā, ko jūs redzat? Dažādas urpšanas, frezēšanas un preses, kuras izmanto kokapstrādē. Tie, kas ir saistīti ar kokapstrādi, tie noteikti to zina. Mēs lēnām pārējām, te ir visu laiku tie stāvi savietoti pa ēku, vecā ēka ar jauno ēku. Grīdas līmenis ir nolīdzināts tā, lai varētu pārvietoties vienā līmenī, bet būs nelielas nianses tajā galā, kur pieslēdz vecajai ēkai. Te mēs pietuvojamies vecajam korpusam. Te ir projekts, var apskatīties, kā ir paredzēts, kāds būs tas aprīkojums beigās. Ja? Te ir pa darbnīcām sadalīts, jau saprojektēts, kur katra iekārta. Var nākt klāt un paskatīties, nav tas pa gabalu jāskatās. Te ir katrs stāvs, katrs plānojums, katra telpa parādīts, kur kas atradīsies, kurā telpā. Te mēs ieejam otrā ēkas daļā, kas ir vecā ēka. Te ir arī kāpņu telpa.
Te ir domāta tātad rekreācijas zona apmeklētājiem, tas ir studenti izglītojamie. Te bija vēsturiski ieeja šajā ēkā iekšā, bet viņi izmantos kā tādu rekreācijas zonu, kur var paēst starpbrīžos vai padarboties. Respektīvi, šīs ir kāpņu telpas, pa kurām var visu laiku cirkulēt uz augšu un uz leju. Mēs esam pagrabā tehniskā, bet tā ir šīs mājas pagrabs. Ir arī otrai mājai pagrabs, kur ir izvietotas paredzētas noliktavas telpas, dušas telpas, pēc darba un mantu glabātuve. Jā, formveidas darbnīcas. Mēs saprotam ar keramiku. Bet formveidi var būt dažādi. Te vēl, kur ir iekārtas ir, bet viņas nav pievienotas, nav uzstādi. Jā. Nebūs. Šeit pārcelsies keramika. Jā. Viņiem būs divas telpas, šī un blakus vēl viena. Un te tiks pārvietots vēl. Jā, viņiem būs iekārtots, jā. Šobrīd aktīvi notiek pārvešanas process, vēl jāpieslēdz ir, jā. Jā, bet keramika. Būs, viss ir, jā, būs. Viss ir izveidināts, ir arī projekti uztaisīts. Tas nav tā vienkārši, ka viņas te ir ievestas un noliktas dekoratīvi dēļ. Bet ir vēl viena keramikai, šī nav vienīgā telpa. Formveidi arī nenotiks tikai keramikā, bet arī funkcionālā dizaina telpās, kur funkcionālais dizains arī nodarbosies ar formveidi. Ja, tā kā pārējās, piemēram, tā ideja balstās tajā, ka studenti drīkst arī, ja viņš pat nav saistīts ar vienu konkrētu specialitāti, drīkst izmantot arī citas iekārtas. Līdz šim skolā un akadēmijā tāda izteiktā praksa nebija, kad, piemēram, viens programmas studenti iet, piemēram, mūsu gadījumā produktu dizaina studentiem, viņam vajag vairākus materiālus, vairākas darbnīcas. Tad viņi var iet brīvi pa visām šīm darbnīcām un izmantot. Tur tiek veidot tie stundu saraksti vai grafiki, kādā veidā plūsma tiek organizēta. Ja viņam diplomdarbs saistas ar keramiku, tad viņš strādā te. Ja viņam ar citiem materiāliem, tad viņš iet izmantot citas darbnīcas. Tā ir tāda jaunāka pozīcija. Nav tieši uz materiālu orientēts, bet uz vajadzību. Jā, arī keramika. Ūdens tiks pievilkts un vēl divas ģipša virpas tiks uzstādītas, kuru šobrīd nav, bet arī šo bāzi izmantos kopīgi gan akadēmija, gan skola. Tas ir kopīgi. Šīs telpas visas ir vienādas pēc būtības. Šeit būs fotodarbnīca, kur produktus fotografē stadijās un šobrīd viņi nav aprīkoti, bet te ir paredzēta fotodarbnīca. Šīs telpas visos stāvos ir līdzīgas. Tā ir vecā būvniecība, tad tāda. Šī ir funkcionālā dizaina darbnīca, paredzēts funkcionālam dizainam, lāzergriešana, 3D printeri, te būs arī tāpat kā nākošajā, bet, iekārtu šobrīd nav, telpas var redzēt. Vispār jau var saudzīgā režīmā. Te ir arī skolotājiem, pedagogiem telpas paredzēts, un visur ir visos stāvos vienādi. Diemžēl cieti ir arī tie samērgi standartizēti, kad tur ir, projektētāji ir ievērojuši visas normas un viss ir sataisīts tā, ka atbilst visām mūsdienu vajadzībām. Te ir vispār, ja runā par pedagogiem, tad viņiem ir tikai divas telpas pēc būtības, ja? Un administrācija arī tikai divas nelielas telpas. Te nav tā, ka te ir milzīgi biroji. Te pamatā akcents ir uzlikts tiešām uz darbnīcu izveidi. Visas telpas maksimāli pielāgotas ir darbnīcām. Viņas nav lielas šīs telpas, ja? Šeit ir pedagogi, jo, kā jūs teicu, ēkā uzturas vienlaicīgi 160 cilvēki, paredzēts ne vairāk. Un, protams, ka pedagogi te var pavadīt ilgāku laiku, un arī darbinieki, kas ar iekārtām strādā, tad viņiem būs šīs telpas. Skolotāja istaba, jā, skolotāja istabas.
Skurstenis, ko mēs redzam, mēs no ārpus redzēsim, to būvnieku varbūt labāk var izstāstīt. Viņš tur celtniecības laikā mēģināja sasliekties, pēc tam viņu iztaisnoja, bet tas, jā, skaists ir kā dekors no ārpus. Jā, nu, protams, te nav šobrīd mēbeļu, nav aprīkots, bet te, jā, skolotāja istaba. Te mēs esam stāvu augstā, kā jau es teicu. Nāciet iekšā, gaismu varētu ieslēgt, jā. Daļēji Jāni aprīkots metāla darbnīcas, daļēji. Vēl tiks izvietots viss. Jā, tie ir daļa iekārtas, kas saistās ar metālu. Tad, kad tās telpas tiks pabeigts, vēl arī tiks ierīkotas drošības zonas, tad arī tie marķējumi, kā piekļūt iekārtām, bet nu, šobrīd viņas ir izvietotas tehniski uz pieņemšanas brīdi, bet viņas vēl nav darba zonās vai darba vietās. Tātad metāla darbnīca. Dodamies tālāk. Te ir CNC frēze arī iekšā. Varbūt kaut kā var nākt iekšā. CNC iekārta. Viņi gan kokam izmanto. CNC frēze. Vienmēr sakot. Jā. Kokapstrāde. Te ir kokapstrāde arī. Tātad te ir jau vienkāršāki darba galdi, bet paredzēti ir arī līdz rokas instrumentiem. Patiesībā tie iepirkumi ir sākušies ar tām smagajām iekārtām. Un par cik sākumā nebija zināms, cik būs nauda, jā, tās mazās pirks vēlāk. Jā, te arī daļai ir jau kokapstrādes darba galdi. Te var vienkāršākus jau darba rīks, bet līdz rokas instrumentiem vēl tāls ceļš. Nu, te arī ir tas pats, bet nu, mēs iekšā neiesim, tas arī skolotāja istaba un divas skolotāja istabas lejā un divi biroja telpas augšā. Jā, tas ir saistīts ar tekstilizstrādājumu, šūšanas darbnīcām, modes nodaļai, Mākslas akadēmijai un arī daļai skolai. Skolai tā bāze ir varbūt jau ir pietiekamāka, Mākslas akadēmijai bija lielāka tā sāpe, bet jā, te ir ļoti individualizētas mašīnas, kas strādā uz katra uz savu funkciju. Nav tā, ka viss tā kā rūpnīcā vienādas ir. Dažādas mašīnas, dažādiem mērķiem. Nav domātas, tas nav tā kā rūpnīcā sēž visi un kaut ko šuj, es jau teicu. Katrs strādā pie savu produktu un to funkciju, kas viņam ir nepieciešama, viņš iet pie tās mašīnas un izpilda. Jā. Liela daļa mācību procesa, protams, notiek arī pašās izglītības iestādēs. Tajā skaitā mums skolā notiek mācību procesi, te viņi nāk vairāk izpildīt konkrētos darbus. Tas nav tā, ka viss mācību process pārceļas uz šejien, ka šī ir skolas mācību telpu bāze. Nē, te ir darbnīcu bāze. Ļoti atdalīts tas mašīnu process no mācību procesa precīzi tiek. Un ievērots arī visas drošības normas, kas, nu, protams, skolai šī gadījumā un akadēmijai grūti ievērotajās vēsturiskajās vietās, praktiski diezgan neiespējami. Pieņemot šīs iekārtas, pedagogiem arī bija mazas instruktāžas un izglītošana, bet arī turpināsies tad, kad palaists pasniedzēju sagatavošanu un apmācību. Jā, tas ir paredzēts. Arī iepirkuma līgumā iekārtām ir paredzēts, kad piegādātāji, ražotāji organizē apmācības lietošanā. Katrai darbnīcai ir cilvēks, kas pārzina, uztur tās iekārtas kārtībā un seko līdzi, lai, piemēram, tas students, kam ir paredzēts te būt, tas ir te uz vietas, nevis citi, jo pretējā gadījumā tad nevar izsekot to drošību. Ja? Tā drošība ir ļoti svarīga. Darba drošība, es domāju, ja, šī gadījumā. Šī ir modes nodaļā mācību telpa, bet viņa ir tāda pati, kādu mēs redzējām lejā. Apģērbu dizainam mācību telpa, apdruks, bet nu, tas vēl ir procesā. Ploterēšana, apdrukāšana. Tā kā, jā.
Jā, iekārtas ir, es jau teicu, tikai uz 35–40%. Lielākā daļa nemaz nav. Jā. Tad, kad tā iekārtos, protams, tas izskatīsies savādāk. Tagad tas izskatās tikai tādi lielas iekārtas, bet es saku, tā ir tā iepirkuma specifika, kas sāk ar tām lielajām, bet nav sīko detaļu, nav rokas instrumentu, nav arī tādu, ko mēs tradicionāli pazīstam, tāpēc tas tā ir, jā. Te ir paredzēts mūžizglītībai datortelpa, bet viņa nav šobrīd vēl. Studenti un izglītojumie var visus savus darbus strādāt pie datoru šajā telpā. Bet, jā, šobrīd nav datoru un galdu mēbeļu, tāpēc grūti ir komentēt. Bet šī ir vide, kur var nākt iekšā. Un te arī mūžizglītības kontekstā notiks apmācības. Arī šie datori nebūs tādi, kur tikai studenti var izmantot, bet kas nāks programma apgūve, skriptu apgūve un dažādu tehnoloģiju apgūve, tad viņi ies caur šīm telpām, viņi mācīsies te. Jā, tā kā tā ir paredzēts. Tā ir konferenču terase, saviesīgā vieta. Nenokrītiet uz degunu, uzmanīgi. Jā. Izbūvējot to jumtu, viņi principā visu pārmainīja. Arhitektiem ļoti laba ideja bija, ka te var uztaisīt ārējo terasi, kas arī sakrīt, ja grib kādus pasākumus uz terases rīkot, jā, tos arī var te sarīkot. Jā, un 4. stāvs, es jau teicu, tas ir mūžizglītība. Tur ir materiāla biblioteka un šie te kursi pieaugušajiem pedagogiem, dažādām grupām. Un esam atgriezušies materiāla bibliotekā nosacīt runājot, jā. Viņa būs tur tajā telpā, viņa ir tur iekšā ir paredzēts, es jau teicu, par materiālu standartiem, kas ir pilna, un tur mums bija sākotnēji iestrādē ar Britiem, kad viņi varētu veidot šo materiālu biblioteku, lai... Nāciet. Šī būs materiāla biblioteka. Un tur vēl mēs neredzam, bet tur ir vēl viena telpa, kas ir auditorijas telpa, tāda pati, kur ir lekciju un nodarbību telpa, kurā ir arī gan datori, gan arī mācībām. Darbnīca aprīkošana, iekārtošana, palaišana. Ja? Tā kā tas ir arī vēl ļoti nopietns process. Un kā jau sākumā minējām, ļoti laba sadarbība mums ir arī ar kultūras ministriju, tajā skaitā ar valsts nekustamiem īpašumiem. Viņi arī ir kā partneri ir iesaistīti šajā projektā. Un man jāsaka, ka arī Mākslas akadēmija ļoti labi sadarbojas. Mums, protams, diezgan labs tas kopdarbs. Jā.